Sveiki, mani sauc Girts Kaimiņš, un šajā video es jums pastāstīšu, kā ar soketu savienojumu palīdzību ir iespējams atvērt sava datora CD-ROM. Citā video jau stāstīju, kas ir soketu savienojums, bet atgādināšu, ka soketu savienojums ir gala rezultāts iekšējo procesu komunikācijas plūsmai caur datoru tīkliem. Respektīvi, soketu savienojums ir nepieciešams, lai divas vai vairāk ierīces spētu komunicēt savā starpā, izmantojot datoru tīklus. Tātad atkal ir nepieciešami divi faili, izmantojot Python programmēšanas valodu. Kas atšķiras no iepriekšējā video, kur tika stāstīts par parastu soketu savienojumu, ir tas, ka šajā klienta failā tiek izmantota C-types bibliotēka. Bez tās savu CD-ROM nespēsiet atvērt. Un šeit kodā ir pieminēta vieta, kur tiek izmantots C-types, un tā ir lūk šeit. Un tā ir galvenā komanda, lai atvērtos šis CD-ROMs. Tātad, principā, kas notiek šajā kodā, tiek ievietots socket modulis, tiek ievietots C-types bibliotēka, tiek izveidots socket objekts. Serverim tiek piešķirta IP adrese un ports. Un atkārtošu, ka tie ir ļoti svarīgi tieši klienta daļā, citādi klients nespēs pievienoties jūsu serverim. Tālāk socket savienojums tiek apvienots ar IP adresu un portu, un pēc tam tiek gaidīts savienojums ar klientu. Tālāk minēts, ja savienojums būs veiksmīgs, tad servera administrators to redzēs, saņemot šādu ziņu. Saņemts savienojums no un klienta adrese. Klienta daļā nekas nav mainījies no iepriekšējā video, viss palicis tāds pats. Izņemot atkal ticis pievienots C-types, lai šis CD-ROM spētu atvērties. Tātad demonstrēšu, kā tas notiek. Vispirms un obligāti atkal ir jāsāk ar serveri. Tātad palaižam serveri. Serveris tika palaists. Tagad palaižam klienta daļu. Klienta daļa ir palaista, savienojums ir veiksmīgs, un kā redzat, CD-ROMs ir atvēries. Uzdevums ir veiksmīgi izdarīts.